Vecāku pieredze projektā Atbalstīt ceļā. Lūdzu, pastāstiet par savu pieredzi grafiti darbnīcās. Man liekas, grafiti darbnīcas bija brīnišķīgas. Tā bija tā kā tāda reāla vasaras nometne, kurā mēs bijām visas dienas faktiski. un man liekas, ar ko īpaši tās atšķirās, ir ar tādu īpaši iekļaujošu pieeju, jo faktiski šī nodarbe bija super piemērota visu līmeņu bērniem, jo principā tas ir pilnīgi vienalga, cik viņš ir attīstīts intelektuāli vai radoši, viņš vienalga var piedalīties, viņš var gūt prieku no tā. Jā, tas arī bija jauks pasākums, kur varēja piedalīties arī brāļi un māsas, un tas arī man šķiet piešķīra šiem bērniem ar autismu tā kā tādu arī vērtību ģimenē, jo tiešām tā kā viņiem varēja arī līdzi sekot arī neirotipiskie bērni, kuri vienkārši tiešām varēja izbaudīt to pasākumu. Tad vēl, es domāju, tā atmosfēra bija ļoti demokrātiska. Cilvēki, kuri vadīja šīs darbnīcas, bija tiešām profesionāli, ļoti atsaucīgi, ļoti iesaistoši, ļoti atbalstoši. Un palīdzēja ikvienam, katrā mirklī, kad vien tas bija nepieciešams. Krāsas bija daudz, siena bija daudz, vide bija brīnišķīga. Tā kā darbnīcas bija tiešām lieliskas. Lūdzu, pastāstiet par savu pieredzi tehnoloģiju robotikas darbnīcās. Ļoti intensīvu robotikas nodarbības mēs apmeklējām augusta mēnesī. Tad arī viņas bija visintensīvāk. Un tieši tajā laikā Olivers apmeklēja arī ergoterapeitu, strādājot robotikā uz psihomotoriku. Ļoti daudz notika darbiņš un komplektā ar tām intensīvajām ergoterapijas nodarbībām pirmajā mācību nedēļā asistente bija pamanījusi, ka bērnam ir uzlabojies rokraksts. Tad iegūmi bija ļoti lieli. Mēs paši redzējām, un arī apkārt no malas cilvēki to pamanīja. Kādi ir jūsu ieguvumi no projekta Atbalstīt ceļā? Tas ieguvums priekš manis sajūtu ziņā noteikti ir kaut kāda tāda tā kā piederības sajūta, kad tu esi kopā ar vecākiem, kuriem ir līdzīgas problēmas. To varētu teikt par attālinātajām grupām un par klātienes nodarbībām pilnīgi noteikti ir šī pieņemošā vide, kur mēs vecāki esam viens otru iepazinuši, kādu vairāk, kādu mazāk, pārunājuši daudzas lietas pie kafijas tases. Es esmu sapratusi, ka man tas bija ļoti svarīgi, tā piederības sajūta. Jo šeit tiešām šie bērni, kas šeit nāca kopā ar vecākiem, viņi ir ļoti dažādi. Un ja tu esi veikalā, kafejnīcā, tad dažkārt par kaut kādu nelielu vai lielāku novirzi no uzvedības normas tevi ir tā kā nosoda. Tad šeit tā vide bija tik ļoti pieņemoša un tas dod tādu stiprinājumu pašam, kā vecākam, ka tu esi, ka tu piedari šeit. Tev ir atbalsts. Kāds brīdis no projekta Atbalstīt ceļā jums ir palicis spilgtā atmiņā? Tas bija tāds gadījums, kad Oliveram prasīja kaut kas, kur tu dzīvo. Viņš nosauca savu adresi un viņš nosauca arī, viņš vēl dzīvoja Rīgā Strēlnieku ielā. Mēs varam izfantazēt, ko viņš ar to domāja, bet es domāju, ka tas nozīmē tikai to, ka viņam šī vieta ir ļoti svarīga un viņš šeit jūtas ļoti labi. Kāda nozīme projektam Atbalstīt ceļā un līdzinieku atbalsta grupām bija jūsu dzīvē? Līdz šim gadam, līdz dalībai līdzinieku programmā un arī kopā ar tevi vadot atbalsta grupu vecākiem, es nebiju iedomājies, ka man tas nozīmē tiešām tik daudz un ka tas ir kaut kas tāds, kas var dot spēku. Un panī brīdī, kad liekas, ka viss vairs nevar, un tādi brīži ik pa laikam pienāk, un jo bērni aug lielāki, un jo viņiem parādās arī visādi pusauģu liķi un izgājieni, un sākas skola, un tā kā visas problēmas, kas līdz ar to. Dzīve saved mūs kopā ar Irmgardī, un mēs vadījām atbalsta grupu, jo mums sakrīt tā, ka vienai ir
bērndārza vecuma bērns un man ir skolas vecuma meita, un tad mēs varējām vadīt atbalstu grupu vecākiem, kas ir tajā posmā bērndārza pēdējie gadi un skolas, sākuma skola, jo tur ir daudz zemūdens akmeņu, daudz visādu nesaprašanos un lietu, kas izsmeļ. Kādas aktivitātes no līdzinieku atbalsta grupām jums ir spilgti palikušas atmiņā? Bērndārza pēdējos gados un skolā sākumā patiešām ir ļoti bieži tā sajūta, ka tu ej un cīnies tā kā ar veidzirnavām un nevar saprast, kur un kā. Mēs kopā izveidojām karti, piemēram, Rīgā, jo mēs bijām rīdzinieces, kur mēs ar bērniem esam gaidītas, kur droši var iet, kur labāk savu degunu nebāzt, vismaz pagaidām, kamēr kaut kas nemainīsies, par speciālistiem, par nodarbībām, par aktivitātēm. Lūdzu, pastāstiet par savu pieredzi radošajās darbnīcās. Mana meita ļoti aizraujās ar zīmēšanu, un šīs radošās darbnīcas bija lieliska pieredze ar to, ka viņu formāts bija pavisam savādāks nekā tas, ar ko mēs parasti esam saskārušies. Bērniem bija dota ļoti liela vaļa, un speciālisti tiešām pielāgojās tam, kādas ir viņu intereses, kā paņemt to, kas viņus šobrīd interesē, un varbūt likt tā kā soli uz priekšu. Tev patīk šobrīd tas, kā būtu, ja mēs izdarītu vēl kaut ko ar to, kas tev tieši šobrīd patīk. Un tā bija pieredze tiešām ar to vieglumu ļoti patīkama. Nebija kaut kādi strikti rāmji, nebija kaut kādas speciālas programmas, kuri noteikti ir jāizpilda. Mēs vienkārši bijām šeit, labi pavadījām laiku, un meita tiešām ļoti daudz ko iemācījās. Kādi ir jūsu ieguvumi no radošajām darbnīcām? Vispār kopā tās bija par zināšanām, kuras mēs ieguvām gan par to, kā labāk strādāt ar mūsu bērniem, kā palīdzēt viņiem atrast tās jaunās intereses, kā viņus iesaistīt varbūt dažādos aktivitāšu veidos. Un tās bija tās, manuprāt, lielākie ieguvumi no tā visa. Kuras no aktivitātēm atbalstīt ceļā ietvaros jūs vēlētos izcelt? Ļoti vērtīgas bildes, vilnītes lekcijas saistībā par skolu, par speciālajām skolām, par dokumentāciju, par vecāku tiesībām un par bērnu tiesībām, par to, kā labāk sadarboties, par to, kā nepadoties. Tad, ja saka, ka dodaties prom no skolas, mēs jūs te negaidām, tad tās rokas mēdz nolaisties arvien biežāk, bet šīs ir tā, pleca sajūta patiesībā un tāds, kaut kas ļoti īpašs. Atbalsta grupa vecākiem, kuriem ir bērni pieaugušā vecumā vai tuvu pieaugušam vecumam. Ļoti vērtīgs bija abu psihiatri, cik es atceros, bija Liena un Nikita. Piemēram, man ļoti atmiņā palika tieši doktora Bezbarodova lekcija par autismu. Stomatoloģijas darbnīcas ar iespēju arī klātienē piedalīties. Un Ievas Bites šīs atbalsta grupas nodarbības bija fantastisks. Uzņēmējdarbības grupiņa, kas bija īpaši tuvu man, paskatīties uz daudzām lietām, mazliet no citām skatu punkta, un arī dažādas idejas jaunas. Un tas bija ļoti vērtīgi, arī tieši vecākiem, cik es zinu, daudz arī mēģina arī tagad uzsākt savus pirmos soļus biznesā. Šīs klātienes socializēšanās grupiņas, viņas bija visvērtīgākās. Robotikas šīs LEGO nodarbības arī ļoti vērtīgas. Un arī, protams, radošās darbnīcas, gan grafiti, gan arī animācijas darbnīcas. Bērnu radošās darbnīcas, kurās es piedzīvoju, ka ir cilvēki, ļoti daudz jaunās paaudzes cilvēku un speciālisti, kas uz mūsu bērniem neskatās kā uz problēmu, traucēkli, bet redz cilvēku pirmkārt un cenšas caur to, kas viņu interesē, iesaistīt, iemācīt, parādīt. Tu esi, ka tu piedari šeit, tev ir atbalsts.